Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tu zini, kas ir Formentor un kā tas izskatās. Šie automobīļi patiešām ir pamanāmi Rīgas ielās un guvuši lielu popularitāti jaudīgu ikdienas automobīļu cienītāju vidū. Bet vai tu arī zini, ko nozīmē šis nosaukums? Es nē. Patiesībā šis auto ir nosaukts par godu Formentora ragam, kurš atrodas Maļorkā un ir slavens ar savu iespaidīgo ainavu un gleznainajiem skatiem. Taču ne jau par auto nosaukumu vien būs stāsts, bet arī par tā kvalitātēm un jo īpaši jaudu. Jo šodien Tavs Auto TV jaunākais no Formentora cilts tā jaudīgākajā versijā VZ. Gods man dzīvot Latvijā, par savu zemi saukt. Kā Tavs Auto TV viesis šodien esam aicinājuši šarmantāko ūsu īpašnieku Latvijā, mūziķi un uzņēmēju Miku Galvanovski. Plašāku atpazīstamību viņš guvis pēc ugunīgā pieteikuma Supernovā ar dziesmu I'm Just a Sinner. Pērn rudeni iekarojis latviešu sirdis ar dziesmu Par savu zemi saukt, par kuru ieguvis arī zelta mikrofonu skatītāju balsojumā. Tāpat Miks aktīvi iesaistās arī muzikālās teātra izrādēs, piedalījies dažādos televīzijas šovos, Mini Patrīna, Paužu duelis, Supernova un citos. Ikdienā aktīvi seko līdzi un atbalsta sporta notikumus, kā arī pats uzspēlē basketbolu un hokeju. Šobrīd dzīvē lielākā daļa aiziet mākslā, nākamā lielā daļa aiziet biznesā, un tad priekš sevis varbūt paliek kādi 5% brīvi arī. Bet noteikti, kad mūzika ir tas primārais, pēc tam nāk šobrīd ļoti daudz iestudējumi tieši ar teātri saistīti, un tad jau visas pārējās lietas par un ap to. Zin kā, māksliniekam jau vienmēr ir tā, ka it īpaši Latvijā ir jādara viss kaut kas un daudz kas, lai visi iet uz priekšu. Protams, gatavojamies tādiem nākamajiem soļiem un lieliem pasākumiem, un ir vēl daudzas lietas, ko es šobrīd īsti vēl nevaru stāstīt, bet noteikti būs liela jauda un būs baigi forši. Par atjaunoto Formentoru esam jums jau stāstījuši. Izbraucām ar šo auto kopā ar Emīlu Balceri no Muzīka. Meklējiet šo video mūsu arhīvā facebook.com, bet šoreiz mūsu rīcībā ir jaudīgākā VZ versija, kurai pēc veiktiem uzlabojumiem jau ir 333 zirgspēku jauda. Un pilnpiedziņas sistēma teju kā leģendārajai Formentor VZ5 versijai. Viens no tā lielākajiem bonusiem ir tā sauktais drifta režīms, kuru, kā rakstīts ekrānā, ir aizliegts izmantot koplietošanas satiksmē. Tas atlaiž vaļīgāk digitālo drošības sistēmu grožus un ļauj jums izbaudīt šī auto patiesās potences. Tas, ko es varbūt gribētu pateikt, ir tas, ka man ir prieks, kad beidzot sāk ražot mašīnas normālā cenā ar tiešām jaudu. Jo daudz cilvēku, kuri nav nekad braukuši jaudīgu mašīnu, viņiem tāds, nē, priekš kā man vajag to jaudīgo, un man tak nevajag, es mierīgs braucējs esmu, bet tajā brīdī, kad tu izpaudi, ko nozīmē, ka mašīnai jauda, tu vairs nekad negribi braukt ar mašīnu, kas neiet uz priekšu. Labi iet tā mašīna. Super. Zirgspēki par daudz, man liekas, nevar būt. Jautājums, kā tu viņus izmanto, jo vienmēr ir brīdis, kad ir forši, ka viņi skrien. Kopējais iespējas, teiksim tā, mašīna skaista, mašīna iet uz priekšu. Iekāpjam Formentor salonā, tevi šķiet labi pazīstams. Protams, uzlabota multimediju sistēma, gan tās funkcionalitāte, gan arī ekrāna lielums. Audiofīliem savukārt pie sirds noteikti ies Sennheiser stereo sistēma. Un vēl šajā ekstrīm versijā iekļauti īpaši kausa tipa krēsli, kā redzat tos ražojusi kompānija Sabelt. Un autosporta faniem šis nosaukums būs pazīstams. Redzat, šeit arī esam nonākuši pie secinājuma, vai ne? Cena attiecībā pret izskatu un jaudu, super, kas var būt labāk. Parasti ir tāds teiciens, vai ne, izvēlēs tikai 3, vai ne, ātri, lēti vai kvalitatīvi, reku laikam, ka piedāvāja visus 3 reizē. Jauda viņai ir, saķera laikam, ka arī ir, izskats viņai arī ir, ko vairāk vajag, bet tu jūties viņā diezgan komfortabli. Man liekas, ka katru reizi, kad es griežu stūri pa labi, pa kreisi apdzenu, kaut kur iekārtojos, ir tāds sajūta, ka viņi man klausa, un tas, man liekas, ir būtiskākais par to, ja tev mašīna klausa, tad jau jūs varat sadraudzēties ar viņu, vai ne? Tā stāsta, ka vēlme būt labākajam varbūt iedzimta iezīme. Cupra gadījumā tomēr būtu pāragri par to runāt, jo šim auto zīmolam, ka atsevišķai vienībai ir vien pāris gadu, ko saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem.
Tas ir nieks salīdzinājumā ar, piemēram, BMW 100 gadi vai Porsche 75 gadiem. Taču, neskatoties uz to, Cupra ir spējusi, ignorējot līdz šim izveidotos zīmolu subordinācijas principus, iekļauties teju premium klases segmentā. Jāteic, vien pāris dienu laikā. Jautājums, vai viņiem izdosies nostiprināties šajā pozīcijā uz ilgāku laiku. Bet tas būs jau cits stāsts nākotnē, par ko noteikti arī pastāstīsim Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.